2014. gada nogalē sākās pēdējo gadu lielākais tiesu korupcijas skandāls. Knaba aizturēja Rīgas apgabala tiesas tiesnesi Ivetu Bērziņu. 2016. gada nogalē šis skandāls atrisinājās bez krimināllietas iztiesāšanas, jo prokurors vienojās par sodiem ar abiem vainīgajiem - tiesnesi Bērziņu un kukuļdevēju Gulamu Gulami. Paskatīsimies, kā notiek šī kukuļošana un kādu sodu saņēmuši vainīgie. Risināt problēmas tiesu varā uzņēmējiem Gulami palīdz bijusī prokurora Irina Bogdanova. Viņa ieteica bijušais reketu karalis Ivans Haritonovs. Bogdanova pazīst tiesnesi Bērziņu un iepazīstina viņu ar Gulami. Aprīlī Gulami tieks ar Bērziņu, lai apspriestu civilietu Rīgas apgabaltiesā. Uzņēmējs ir iegādājies viesnīcu, bet līdz galam nenokārtot finanšu jautājumu dēļ bijušais īpašnieks pret viņu vērš parādu piedziņu. Gulami to vēlas apturēt ar pretprasību tiesā. Bērziņu un Gulami tieks viesnīcā, kur tiesnesis saņem čupiņu naudas 100 latu banknotēs. Gulami savā dienas grāmatā persiešu valodā pierakstījis tiesai dotais kukuļus un par šo reizi fiksēts priekštiesas Zelta kundzei 5000 latu. Gulami tiesnesis dēvējas par Zolotāju, jeb Zelta kundzi. Pēc šīs tikšanās 16. aprīlī tiesnesis Bērziņu pieņēma Gulami labvēlīgu lēmumu par prasības nodrošinājumu apturot parādu piedziņu šajā lietā. Lai gan Gulami izmeklētājiem atzīmes kukuļu došanu un to apliecina arī dienas grāmatas pieraksts Bērziņai, par šo kukuļošanas epizodu apsūdzība nav uzturēta. Pēc būtības šīs lietas izskatīšana Bērziņa nozīmējas augustā. Bērziņa atkal prasa kukulu, šoreiz par Gulami labvēlīgu spriedumu vajag 20 000 eiro. Gulami piekrits maksā tikai 10 000. Kukuļu nodošana notiek Jūrmalā pie Nēmo parka. Bērziņa atbrauc automašīnā kopā ar Bogdanovu, bet Gulami jau gaida baltā Toyotā. Naudu nodot Bogdanovu, jo Gulami izmeklētājiem paskaidros. Zelta tiesnesē bijis princips, ka naudu viņa neņem no Gulami rokām, bet gan no Bogdanovas. Izmeklētāji noklausītās sarunas liecina, ka tiesnesis Bērziņu to uzsver no Gulami vēlējusies arī biļetes uz festivālu Jaunais Vilnis. Ar Bogdanovu pārnāju Gulami kavēšanos tiesnesis saka, bet tas melnais arī kaut kāds pideros, es tev teikšu. Viņš neatceras, ka viņa dokumenti ir tur, kur viņi ir. 2013. gada 16. augustā tiesnesis Bērziņu izlēma šo lietu Gulami labā. Prokuratūra arī par šo kukuļošanas epizodu tiesnesē apsūdzību nav uzturējusi. 2013. gada aprīlī uzņēmējiem Gulami rodas problēmas biznesā un tiesā. Gulami uzrunā bijušo prokuroru Bogdanovu, lai atrod cilvēks, kas var sakārtot lietu Rīgas centra rajona tiesā. Jāpanāk esot, lai tiesa neizdod izpildrakstu Gulami neizdevīgam šķirētiesas lēmumam. Bogdanova pazīst Rīgas apgabaltiesas tiesnesi Ivetu Bērziņu un satiekas ar viņu. Bērziņa saka, ka pazīst centra rajona tiesas tiesneša sievu un noskaidros, vai lietu var sakārtot un cik tas maksātu. Pēc dažām dienām Bērziņa piezvana Bogdanovai un saka, problēma iespējams atrisināt un tas maksās 5000 latu. 2013. gada 28. aprīlī Gulami un Bogdanova ar naudu brauc pie tiesneses Bērziņas uz mājām. Viņas tur nav. Bogdanovs atzvana Bērziņu un norunā satikties autostāvlaukumā pie lielveikala Spice. Kad Bērziņa iekāpja automašīnā, Gulami viņai pasniedz rožu pušķi, bet Bogdanova iedod naudu, kas paslēpta kompaktdisku vāciņos. Spriedumā norādīts, ka šo naudu Bērziņa nesot nodevusi tālāk centra rajona tiesā, bet piesavinājusies. Kā atrisinājās Gulami lieta? Viss kārtībā. Rīgas centra rajona tiesas tiesnesis Simons Zenis 4. jūnijā pieņēma Gulami labvēlīgu lēmumu, bet, kad tas tika apstrīdēts, lieta pilnīgi nejauši nonāca Rīgas apgabaltiesā pie tiesneses Bērziņas ar kolēģiem, kas nolēma šo Gulami labvēlīgo lēmumu atstāt spēkā. Izpildraksts šķīrēties pieņemtajam lēmumam netika izsniegts. 2013. gada vasarā Gulami pastāsta Bogdanovai, ka viņam jāsniedz tiesā paskaidrojumu sakarā ar civilietu par 10 miljonu vērtu Staģiku kokvilnas kravas pazušanu. Gulami lūdz noorganizēt tikšanos ar tiesnesi Bērziņu. Trijotne satiekas Gulami viesnīcā Vecrīgā. Gulami izstāsta, ka viņam vajag atrisināt šo civilietu Rīgas apgabaltiesā, kur strādā tiesnesis Bērziņu. Novembrī Bogdanova vairāk kārt Gulami uzdevumā tiekas ar Bērziņu, lai pārunātu šīs lietas atrisināšanu Gulami interesēs. Bērziņa stāsta, ka runājas ar Rīgas apgabaltiesas tiesnesi Ozoliņu. Viņa teikusi, ka Tadžiku puses pieteikums tiesā ir slikti uzrakstīts un ir iespējams panākt Gulami labvēlīgu spriedumu, bet par to tiesnesi prasot 300 000 eiro. Bogdanova nodod informāciju Gulami un viņš piekrīt maksāt $100 000. Bogdanova to paziņo Bērziņai. Bērziņa saka, naudu jānodot vismaz vienu dienu pirms tiesas sēdes, kas paredzēta 18. decembrī. 17. decembrī Gulami viesnīcā Vecrīgā iedod Bogdanovai $50 000. Bogdanova ar to ierodas pie Bērziņas mājās, bet tiesnesis naudu nepieņem, sakot, ka dolāri jāsamaina pret eiro. Abas vienojas satikties nākamajā dienā lielveikalā Spice.
18. decembrī Spicas valūtas maiņas punktā Bogdāno samaina $47,000 pret $34,000 eiro. Visus $50,000 nevar samainīt, jo valūtas maiņas punktā beigušās eiro banknotes. Ap 10 no rīta Bogdāno dodas lielveikala sieviešu toaletē, iepriekš nododot savu telefonu ar noziegumu nesaistītai personai F. Tajā pat laikā pienāk Bērziņa, arī viņa atstāja savu telefonu un dodas toaletē. Tur Bogdāno nodot Bērziņai gulami dotos $34,000 eiro. Pēc kukuļu saņemšanas Bērziņa atgriežas Rīgas apgabaltiesā un tiekas ar Ozoliņu. Izmeklēšanā fiksēts, ka Ozoliņa iesēžas Bērziņas automašīnā un abas aptuveni uz 20 minūtēm kaut kur aizbrauc. Vēlāk pēcpusdienā Bērziņa vēlreiz satiek Bogdāno, šoreiz Tokman kafejnīcā un saka: "Viss kārtībā, nauda ir nodota." Spriedumā norādīts, ka šo naudu Bērziņa nesot nodevusi tālāk, bet piesavinājusies. Kā atrisinājās gulami lieta? Viss kārtībā. 18. decembrī Rīgas apgabaltiesas tiesnesis Gunta Ozoliņa tiešām pieņēma lēmumu noraidīt gulami oponentu civilprasību Kuklēnas lietā. Sods. Tiesnesē par 2 epizodēm piespriezt 16,650 eiro sods par kukuļu piesavināšanos, taču galīgais sods samazināts uz 11,100 eiro. Secinājums, lai gan uzņēmējs Gulami 4 reizes nopirka savu labvēlīgus tiesas spriedumus, kopā samaksājot gandrīz 58,000 eiro, nevienu no šiem gadījumiem prokuratūra nav atzinusi par kukuļņemšanu. 2 gadījumos atzīta kukuļu piesavināšanās, par ko likums paredz daudz maigāku sodu, bet 2 gadījumos valsts apsūdzību vispār nav uzturējusi. Ģenerāla prokurors Ēriks Kalmējers atzīst, ka viņam kā parastam pilsonim šie sodi liekas par mīkstu. Tomēr prokuratūra nav darījusi neko, lai panāktu bargākus sodus korumpētajai tiesnesei un kukuļdevējiem, jo uzskata, ka visi izmeklēšanas un sodīšanas process noticis atbilstoši likumam.